Ikvienam ir nācies sastapties ar vismaz vienu anekdotisku stāstu par prasībām vai noteikumiem, kas tiek ieviestas atsaucoties uz Eiropas Savienības likumiem. Cik daudz šajos stāstos ir patiesības un kāpēc tā notiek, to varbūt zina pastāstīt Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš. Kā tad ir ar šiem stāstiem un leģendām? Ļoti bieži tik tiešām ir tā, ka tas, ko cilvēki domā, mēs domājam, ka tā ir Eiropas prasība, tā faktiski pašmāja. Viens piemērs ir pirms vairākiem gadiem. Daudzi domāja, ka Eiropas prasība bija tāda, ka kūtī, kur ir lopi, ka tur bija nepieciešams tagad noflīzēt griestus, ieviešot kaut kādas Eiropas higienas prasības. Faktiski, kas tas bija mūsu pašu pārtiks un veterinārais dienas, kas bija paņēmis Eiropas lieljaudas ražošanas higienas prasības, un viņas faktiski nepareizi sāk ieviest vai prasīt tieši parastās lauku saimniecībās. Tā nebija Eiropas prasība. Vēl viena joma, kur daudziem varētu būt aizdomas, ka tā ir atkal stingrā Eiropas prasība, ir uz autotehniskām apskatēm. Kā mēs zinām, mums ik gadus jādodās uz tehnisko apskatu. Faktiski tā nav Eiropas prasība. Eiropas prasība, ka jaunām mašīnām pēc 4 gadiem, pēc tam ik pa 2 gadiem. Tātad ikgadējā prasība, tas ir mūsu pašu izgudrojums. Bet tagad arī Eiropas parlaments strādā pie šie jautājumi, kas tiek paredzēts un kas tiek plānots. Eiropas parlaments strādā tagad pie šīs direktīvas grozījumiem iespējamiem. Liekas, ka tas, kas tiks panākts, ir, ka ieviesīs starp Eiropas Savienības dalībvalstiem lielāku standartizāciju, respektīvi, kas skaitās izgājis tehnisko apskatu vienā valstī, vairāk atbildīs tam, kas arī ir citā valstī. Tad, ja, piemēram, man ir automašīna Beļģijā, man nebūs jāaiziet tehniskā apskata Latvijā. Un arī otrādi, ja Latvijā viņi ir izgājis apskatu, ka tāpat apskata būtu derīgi Vācijā vai Lielbritānijā vai Portugālē. Bet par šo apskats biežumu nav tā prasība iet katru gadu, tas ir pašu izgudrojums. Jā, bet apskašu biežums, vai tas neietekmēs kaut kādā veidā drošību uz ceļiem? Ja mēs skatāmies par drošības uz ceļiem, tad ir tāda bēdīga statistika, ka pa spīti mūsu stingrajām tehniskās apskates prasībām, ka katru gadu jāiet, mums ir joprojām no visnedrošākiem ceļiem visā Eiropā ar vislielāko negadījumu skaitu. Statistika izskatās norāda uz to, ka negadījums izraisa šoferi, vai viņa neuzmanība vai nevīžība pret ceļu drošību, nevis automašīnas tieši tehniskais stāvoklis. Tātad būsim uzmanīgāk uz ceļiem. Tā bija saruna ar Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu, pārēj tapus sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.